Portreti galvenokārt ir tapuši tiem, kas atradās tur uz vietas Zēdelgemā, un portretiem noteikti ir vērtība tādā kontekstā, ka mēs redzam šos cilvēkus Zēdelgemas nometnes apstākļos, un portrets šajā gadījumā nav tikai vizuālais cilvēka atveids, bet noteikti nes arī to informāciju, ko šis cilvēks ir šai kopienai darījis, jeb darbojies šīs kopienas labā. Un šeit es vēlētos minēt Rubīna portretu, kurš atkārtojās, jo viņš bija tulks. Viņš tulkoja no angļu valodas, tad britu dažādas pavēles, lēmumus vietējiem, jo ne visi tajā laikā zināja angļu valodu. Un šis cilvēks arī turpināja pēc tam, kad tika atbrīvots no Zēdelgemas, darboties Latviešu trimdas sabiedrības labā. Un viena no lielākajām Latvijas dabas muzeja kolekcijām grāmatu, kas viņiem ir šobrīd pieejama bibliotēkā, ir tieši Rubīna dāvinājums.